Iesaistāties. Tātad šajā diskusijā piedalīsies Centra Mārta interešu aizstāvības nodaļas vadītāja Beāta Jonīte, Dailes teātra izpilddirektors, aktieris un Latvijas Universitātes absolvents Gints Anžāns, pasaules čempions pludmales volejbolā, profesionāls sportists un Latvijas Universitātes absolvente Anastasija Samoilova, kā arī mūziķis, dziesmu autors, šova X-faktors uzvarētājs un Latvijas Universitātes students Namejs. Ir pilnajā vārdā Jurģis Namejs, zvejnieks. Šo te paneļu diskusiju moderēs Madara Meijera, fitnesa un uztur trenera zīmola Madara coaching vadītāja. Kamēr tik sagaida tos runātājus. Es jau domāju, atkal kaut ko dēlīšu šalai. Es man no zeķu. Wow. Tā, labi, man jāiet. Tā mēs laižam, jā? Mums ir laika atskaļ. Tagad, super. Paldies. Sveiciens visiem šeit, sveiciens visiem runātājiem, drosmīgajiem, jo tieši par to ir mūsu šodienas sesija, par to, kā ir, kur rast drosmi rīkoties savādāk, kur rast drosmi līderībai un tai balsī, kuru spēt pacelt. Ja, jo tas ne tikai jebkuros laikos ir bijis svarīgi, bet mūsdienās īpaši būt spējīgam runāt, pacelt savu balsi un būt savādākam. Kā jūs jūtaties vispār šodien? Ļoti labi. Patiešām lieliski. Ir mikrofons strādā. Fantastiski. Es pirmo reizi esmu tik tuvu. Čempioni. Jā, satraucos. Es tikai televizorā esmu redzējis. Es piekrītu, un ar visiem no jums man šodien ir gods runāt. Sāksim uzreiz, jo laiks mums nav daudz, iesildošie pāris jautājumi. Pēc jūsu pieredzes vai vēlme darīt savādāk un rīkoties nāk no ziņkārības vai no neapmierinātības? Anastasija. Man liekas, no ziņkārības, jo jāmāk uzdrošināties vienkārši, ja gribas, tad kāpēc gan nē? Kur tu rodi to drosmi darīt, piecelties un darīt, ja arī sportā iespējams ir kaut kādi brīži, kuros nav jau visas tās uzvaras? Vai ne? Jā, protams, mēs katrs cilvēks saskarās gan ar tiem kļūdām, gan ar uzvarām un zaudējumiem. Tā drosme man šeit vienkārši jāuzdrošinās un jādara. Es kā profesionālā sportiste es vienkārši klausu treneri un daru katru dienu, un tad laikam tā ir tāda prasme, ka tu visu laiku mēģini, kaut kas sanāk, kaut kas nesanāk, bet sanāk vairāk. Jā, tikai darīt. Beāta, kā ar tevi? Kā tu teiktu, vai tā vēlme rīkoties savādāk nāk no tādas neapmierinātības vai no ziņkārības? Es teiktu, ka manā gadījumā konkrēti, ja mēs runājam par pagājušo gadu un to darbu kopumā, ko es daru, es strādāju ar pretvardarbību ģimenē un cilvēktirdzniecību ikdienā, un ļoti daudz no tā nāk no tām dusmām un neapmierinātības, tāpēc, ka tu arī apzinies, ka ja tu necelsies kājās un kaut ko nedarīsi, tad neviens cits tavā vietā to arī nedarīs. Un, man liekas, pagājušā gada notikumi ļoti skaidri parādīja to, cik vienam cilvēkam vai mazai cilvēku grupiņai var būt milzīga loma tiešām tā kā katastrofālu notikumu novēršanā, kas varētu kā domino kauliņi vienkārši ievirzīt mūsu valstī ļoti strauji pretēji Eiropas vērtībām un tādā orbānismā. Un, tas nāca tiešām no sirds un no tādas skaislas un mīlestības pret savu darbu. Un, tad arī rodās ļoti daudz enerģijas un kaut kādas pārcilvēciskas spējas to visu kaut kā savākt kopā un pašam izdzīvot. Paldies par to, ko tu dari un kur tu rodi to spēju piecelties atkal, jo skaidrs, ka tās balsis ir dažādas. Daži, kas piekrīt un arī tie, kas nepiekrīt, jo tā drosme iet pret iespējams tādiem, kas saka, ka tas, ko tu dari, nav jādara. Tie ir tie ikdienas paldies patiesībā. Un, tas ir tas, ka tu redzi rezultātu tam, ko tu dari, jo par šiem 3 gadiem, ko es strādāju tajā jomā, man tiešām ir ļoti kvantificējams rezultāts ar konkrētiem likumprojektiem, kurus var pateikt, ka, ja es nebūtu tur pielikus roku, tas nebūtu. Un tā ir ļoti forša sajūta, ka, piemēram, mums ir seksuālās uzmākšanās likumdošana. Tas bija, es to visu sāku virzīt pirms tiem 2,5–3 gadiem, un tagad tas ir. Un, tas ir viens, un otrs ir tas, cik daudz cilvēki man ir nākuši klāt uz ielas vai veikalā vai Rimī vai kaut kur un vienkārši klusi pateikuši paldies, un tu tā kā acīs redzi, ka tam cilvēkam tas daudz nozīmē. Nevis vienkārši tāpat, bet tāpēc, ka viņš noteikti pats ir izdzīvojis kaut ko, pret ko mēs cīnāmies.
tas arī ir tas, kas dzen uz priekšu visvairāk un arī nozīmē visvairāk. Jā, redz, kā tādi it kā nenozīmīgie dienas paldies, tik vienkāršs vārds, bet īstenībā tas var ietekmēt lielas lietas pat arī valstī, ja mēs pasakām Beatai un jebkuram arī paldies. Kungi, kā ar jums un Namē, es gribu tev jautāt, tu pameti profesionālo sportu un pievērsies profesionālai mūziķa karjerai. Vai tas nācais tāds ziņkārības, kā varētu būt savādāk, vai tā bija kaut kāda neapmierinātība tajā, ko tu dari? Man laikam jāsaka, ka ir šie abi faktori izsvērti. Un ir tā, ka sports vienmēr bija mans ģimenes prieks, mana ģimenes nodarbošanās. Mana mamma pirms daudziem gadiem izveidoja sporta klubu tieši tādu nolūku, kad mums, viņas bērniem, ir vieta, kur augt, kur gūt šīs pozitīvās emocijas. Un, protams, kad ilgus gadus es nevarēju izvēlēties, kas tad ir tas mans ceļš, kas patiesi nāk no manis. Un, abas lietas man patīk, gan sports, gan mūzika, bet tā ziņkāre viennozīmīgi bija. Un, tā bija pirms 2 gadiem, kad es arī pateicu, ka es gribu likt malā sportu un es gribu saprast, kas es esmu, ko es vēlos darīt. Un, tad jau ir pagājis kāds laiks, un es teiktu, ka vienmēr es apzinājos, un visi cilvēki, kas man bija blakus, mūzikā, klavieru skolotāja, un man kopš 3. klases teica, ka es būšu mūziķis. Bet es viņu neuzklausīju. Bet nonācu pie tā secinājuma teju 10 gadus vēlāk, bet vairāk. Un, jā, tā ir tā ziņkāre, bet arī otrs ir tas, ka ir Latvijā tāds teiciens, vai varbūt arī jomas speciālistu starpā, kad Latvijas tirgus ir mazs, Latvijā nav tik daudz tās iespējas. Un neviens jau īsti par to nerunā. Tā, protams, arī ir. Arī to skait mūzika ir tāda vide. Bet es tam negribu piekrist. Un man arī šķiet, ka ir ļoti svarīgi savākt komandu, cilvēkus. Un tā, protams, tā deksme arī tās nepatikas par to, ka šis pieņēmums ir tik spēcīgs. Un, es sadarbojos ar daudziem dažādiem jomu speciālistiem, gan lielu koncertu organizatoriem, gan PR speciālistiem, gan brīnišķīgiem producentiem un cilvēkiem un mūziķiem. Un es tomēr ticu, ka ir iespējams izdarīt vairāk, kā mēs, latvieši, ka var izdarīt. Cik brīnišķīgi, jā, nemeklēt attaisnojums, ka mēs esam par mazi, bet iet un darīt. Tu esi bijis 2 dažādās jomās, tā apveltīts ar 2 spēcīgiem talantiem. Kā teikt cilvēkiem, jauniem cilvēkiem vai jebkurā vecumā, kur īsti nezin to savu ceļu, nezin, ko viņiem darīt, nav drosmes, liekas, man nav talantu. Ko tu ieteiktu, ko darīt? Vienkārši darīt. Man vislielākā varbūt kļūda bija tas, ka es neaizgāju ātrāk uz to X faktoru, bet, protams, kad ir jāsako tai iekšējai apziņai, to tikai katrs cilvēks var zināt, kas tad ir tas, kas viņam padodas, un tas ir tās sajūtas, tās emocijas. Arī sportā tas, ko manā ģimenē vienmēr inicēja, ir tas, kad ir prieks. Vai tu esi priecīgs treniņā? Arī mana vokālā pedagoģa vienmēr stāstīja, vienmēr uzdeva šo jautājumu jau kopš 12 gadu vecuma, vai tu šodien esi priecīgs? Jo tas izsver un pēc tam arī pamato to jautājumu, to mūžīgo jautājumu, kas tad es īsti esmu. Un ir tikai jāmēģina, ir jādara, un tikai, ja tu darīsi, tu zināsi. Un arī, protams, tas X faktors kā piemērs un pierādījums tam, ka es esmu uz to spējīgs. Un to sajūtu es noteikti negribu aizmirst, bet arī negribu viņā iestrēgt. Un daru tālāk, lai es varu vēl vairāk pierādīt sev un saprast, tad vai šis ir tas, ko es vēlos, un vai šis man padodas. Jā, paldies tev drosmē rīkoties. Gint, aizdomājies. Visu pateicu jau. Kā ir? Tev tā aktieru pieredze ir ļoti bagāta. Jau tu esi daudz teātra izpilddirektors. Kā tu teiktu, vai tā vēlme rīkoties savādāk, vai tev ir jāseko noteikumiem, vai tomēr tu vari
rīkoties savādāk. Un tajā brīdī, tad, kad tu pieņem lēmumu, es darīšu kaut ko savādāk, tas ir aiz ziņkārības, kā es varētu pamainīt, vai tomēr tur nāk tāds, kā man besīja ārā kaut kas. Man liekas, divi tādi ļoti kategoriski grāvi, bet kas, protams, manā izpratnē šķiet, ka tomēr rodās no neapmierinātības, ka kāds ir neapmierināts, ir pietiekami drosmīgs celties, runāt un kaut ko teikt, un tad tu sēdi domā, pats par viņam taisnību, es iešu ar viņu, un tad tu aiz tās neapmierinātības tu savāc to komandu, dabū spēku, kā Beāta minēja, kaut ko tu neesi apmierināts, un tad izrādās, ka tev ir domu biedri un cilvēki, kas domā tāpat. Tā ziņkārība mazāk, jo tu vari būt droši vien kaut kādos darba attiecībās vai kolektīvā, kur ir zināmi noteikumi, un tev ir ziņkārība, bet ja tu domā, ja tu izrādīsi šo ziņkārību, tad tu varbūt tev uzreiz apsēdinās atpakaļ vietā. Tā kā neapmierinātība, man liekas, ir lielāks triggers drosmei nekā ziņkārība. Ziņkārība arī zināmā vecumā. Tas kaut kur ir tā robeža, ka mēs esam maziņi, mēs piesamies un runājam, tāpēc, ka mums ir zinātkāra, un tad sākot no droši vien 20 plus, tad mums tā kā ir neapmierinātība, un mēs stājamies pretī kaut kam. 35 plus, kas tad ir? 35 plus? Abi divi jāapvieno, vai ne? Tad vai tu esi pietiekami neapmierināts un drosmīgs, lai būtu zinātkārs? Ļoti kolosāli. Gintas, tev grib arī jautāt, aktieru profesijā tevi nepārtraukti vērtē, vai ne? Tu esi uz skatuves, ne tikai tajā brīdī, kad tu uzkāp uz skatuves, bet tu visu laiku esi uz skatuves. Kā saglabāt drosmi būt sev pašam, nevis tam, ko cilvēki no tevis sagaida? Droši vien jādefinē, ko cilvēki no tevis sagaida. Tas ir Lai saprastu, vai tas iet kopā ar to, kas tu esi pats, vai nerunā pretī, vai cik tu ļoti kļūsti par marioneti. Vai ko citu vēlās. Bet, vai tu esi tu pats, vai tu tomēr pielāgojies vairāk, kā tu esi tu pats? Profesijā mums nākas sekot tomēr režisoru kaut kādām iecerēm un idejām, un mums jākļūst par kaut ko citu, un tad ārpus darba mēs varam būt kaut kas cits. Jautājums, vai nokāpjot no skatuves, turpiniet uz mājām kā pa skatuvi, vai tomēr normāli? Kā ir ar tevi? Es mēģinu normāli. Jā, ok. Labi, tātad tā tevis nepārtrauktā vērtēšana, iespējams, nemaz tik traki nav, bet tomēr tu vari aiziet pa labi vai pa kreisi, un tu nonāksi mēdījos droši vien diezgan ātri, vai ne? Vai tas tev neliek kaut kādu spiedienu, vai tu tā vari droši dzīvo un liekas, nekas? Es mēģinu aizbēgt uzreiz no mēdīju kaut kādām acīm, kaut kur prom no pilsētas ar ģimeni, bērniem, dabā, prom, kur man nav jādomā, vai kāds skatās, kā es sēžu, vai kā es runāju, vai ko es ņemu un ko es daru. Bet tādā Covid laiks tādā ziņā bija labs, jo bija maskas. Neviens nepazina. Varēja uzvesties kā mājās. Jā. Mēs paši. Paldies tev. Anastasija, es tev gribu jautāt vienu jautājumu, kas ir ārpus mūsu plāna, bet tomēr es esmu fitness treneris un sports man ir tūs un mīļš, un visas sacensības ir gājušas manā televizorā no bērnības. Kā ir šis zelta medaļas sindroms saucamais? Tad, kad tu dabū zelta medaļu, kas ir pēc tam? Kur rast to motivāciju, iedvesmu un vispār spēju iet un darīt tālāk? Jo praktiski tas jau ir augstākais. Jā, man ir tāda sajūta, ka tad, kad mēs ar Tīnu izcīnījām to pasaules čempionāta zeltu, ir līmenis sasniegts, bet man ir vairāk jautājums sev pašai, vai es ar to zeltu varēšu palikt tādā pašā augstā līmenī. Jo es uzskatu, ka titulu izcīnīt ir vieglāk nekā noturēties visu laiku tajā augstā līmenī gadu no gadiem. Un šis būs mums pārbaudījums. Tagad pēc zelta sākt jaunu sezonu, kad visas komandas gribēs noteikti vēl vairāk mūs uzvarēt un spēlēs ļoti brīvi, jo nav ko zaudēt. Ja tu zaudēsi pasaules čempioniem. Un tad man vienkārši pašai sev ir jautājums, ka man vajag trenēties tāpat vai vēl vairāk, tāpēc, ka visi gribēs mani uzvarēt. Un ja es trenēšos sliktāk, tad točs nebūs regress. Ja es trenēšos tāpat un visi trenēsies, lai mani uzvarētu, tad visticamāk es zaudēšu. Tā kā jāliek tāpat tie augstie mērķi un jāiet uz olimpiskām medaļām un jāspēlē brīvi un jāizbauda to, ko es daru. Un, Anastasija, kas ir tās ikdienas rutīnas saglabāt motivāciju un disciplīnu? Cilvēkiem ļoti nepatīk tas vārds disciplīna. Tomēr, tā, manuprāt, liekas, disciplīna nepatīk tiem, kuriem nav disciplīnas. Viņiem nepatīk, ka runā par disciplīnu. Kā tev liekas, kas būtu tāds vienkāršs padoms cilvēkam? To teici gan celies un dari.
Tomēr tā ikdienā, tad, kad tā dzīve ir tik piepildīta, stresa pilna, kur un kā mums to motivāciju cilvēkiem noturēt darīt to, ko tu esi iesācis? Jā, vajag vienkārši piecelties un darīt. Tas ir tā kā gan visvieglākais, gan visgrūtākais. Bet šeit, man liekas, ir jautājums, tā kā, par ko es gribu kļūt, kā es gribu, lai cilvēki mani redz, kurā punktā, no punkta A uz punktu B es gribu nonākt, un vai es gatavs ieguldīties. Un ja man tagad nav enerģijas, un kā tu teici, stresa līmenis ir liels, kādi rīki man ir, lai tiktu vaļā no tā stresa, dabūt enerģiju atpakaļ, ģenerēt to enerģiju sevis iekšā, un kā es varu iemācīties to darīt. Jo, piemēram, ja es no rīta pieceļos, un man arī ir tādas dienas, kad es ceļos, un man liekas, ķermenis ir noguris, viss sāp, un es neko negribu. Bet, ja es ar tādu nostāju iešu darīt lietas, tad noteikti tā diena nebūs tik laba. Ir vienkārši jāmēģina smaidīt, un es tiešām tā daru. Es dažreiz no rīta vienkārši pamostos, un es sāku smaidīt pat tad, kad man negribas, jo muskuļi atcerās un nodod signālu uz smadzenēm, un tad tā diena paliek bišķiņ saulaināka. Un, tas ir tāds pirmais. Un otrais - mācēt pamanīt labās lietas, kas ar tevi notiek. Kaut kas pusdienās bija garšīgs, ka cilvēks, kas gāja garām, tev uzsmaidīja. Un tā pozitīvā enerģija, viņa dod papildus spēkus darīt lietas. Jā, paldies, ka tu normalizē arī čempioniem. Ir dienas, kurās mēs pieceļamies, un mums varbūt nav tā, ka gribas darīt, vai ne? Tev nav kaut kāda pārcilvēcīska spēja, ka tu katru rītu jūties visas enerģijas. Es esmu tāds pats cilvēks, kā visi mēs šeit. Paldies tev. Beāta, runājot par enerģiju un spēju neizdegt, kā pārvērst balsi par ietekmi neizdegot? Jo tiešām vislielākā cieņa un respekts tev, ka tu spēj iet un darīt, vai vispār es tā baigi apgalvoju neizdegot, vai tu mēdz izdegt? Es esmu ļoti slikts cilvēks, kam to jautāt, jo es jau gadiem dzīvoju no izdegšanas līdz izdegšanai, un man nav atrasta atbildi šim jautājumam, diemžēl. Bet man ir tāds nervu sistēmas tips. Es ļoti labi spēju sevi savākt uz krīzes brīžiem un vislabāk funkcionēju tad, kad man ir adrenalīns un ir krīze un ir jāizdara, un es varu izspiest ļoti daudz. Bet jā, arī pēc pagājušā gada rudens notikumiem man bija izdegšana. Es jūtu, ka viņi iestājās specifiski precīzi 23. decembrī. Un, tas bija tā, ka tu vienkārši nevari piecelties no gultas vairāk, un tev negribas nevienu runāt, un man negribējās tikties ar draugiem, man vispār neko negribējās darīt, jo man vienkārši nebija spēka. Jo arī tas publiskais aspekts tajā visā ir tas, ka tu visu laiku atdod, un man sanāca, ka mēs ļoti daudz organizējām kopā protestus, mēs bijām vesela komanda ar fantastiskiem cilvēkiem, kas to visu darīja, bet es biju tā kā seja, un līdz ar to arī tas ir mēdī, intervijas, un tad vēl nedod Dievs tie sociālos tīklos un izlasi, nezinu, ikdienā simtiem tur kaut kādu, es ceru, ka tevi izvaros un nogalinās, un es nezinu, ko vēl. Ir grūti no tā neizdegt, un arī visas tās intervijas regulārās, un viss tas, tā kā tu visu laiku atdod maksimumu, ko tu vari tai tēmai, par ko tu runā un iestājies un strādā, un tad ir ļoti grūti to enerģiju sevī noturēt. Bet pēc tam tad tā kā ļoti kaut kā iekrita, ka tieši bija tās Ziemassvētku brīvdienas, un tad sanāca reģenerēties. Es izremontēju vannas istabu, kas ir pilnīgi kaut kas cits, kur tu strādā ar rokām, nevis ar smadzeni. Un pēc tam arī kaut kā tas viss tā kā pārgāja mierīgā gaitā, un tad varēja atkal sākt strādāt. Bet, jā, es nezinu, man vajadzētu pamācīties, kā nebūt izdegušai, jo šobrīd, tagad pavasarī, es esmu atkal tā kā tuvu tam punktam, un kaut kā jācenšas sevi labāk turēt. Varbūt mēs Gintam varam jautāt, varbūt tev ir kāda formula, kā neizdegt, jo tu pats arī minēji, aktieru lomā ir jāiejūtās dažādos tēlos, un kā ir no tā tēla, vai tu neizdedz no tā, ka tev ir dažādi tēli ikdienā jāieņem? Mani aptur kaut kādi augstāki spēki. Tad, kad man vienkārši ir pa daudz kaut kas dzīvē, es pats to neapzinos. Un tad nesen, pagājušajā gada decembrī, pirms viena pasākuma, man prasīja, kā vislabāk tu nokļūt uz skatuves. Tu biji kaut kāds pārsteigums. Es saku, skaties širā. Es lecu uz skatuves, tādā uzlecamā augstumā, un pārsitu abas kājas šeit priekšā. Un 3 nedēļas staigāju uz kruķiem, un vienkārši apturēja mani. Es neko nevaru izdarīt. Es vienkārši gulēju mājās, spēlēju izrādes ar spieķi.
Un kaut kā mēģināja izdzīvot, kā stop, vecīt, ir pa daudz tā, bet no tās izdegšanas, par reģenerāciju. Ja tu pats sevi neapturi, tevi apturēs kaut kāds ārējais faktors. Slimnīcā nonāks vai kaut Ja Beāta remontē vānas istabu, es aizbraucu uz mežu. Es esmu bērniem, bet es būtu zoodārs vienalga. Ko nomainīt vidi? Nebūtu visu laiku tur, kur tu dedz, tad tu arī neizdedz. Es biju šī maliņā paiet. Jā, to otro padomu mēs ņemsim. Paldies vērā. To pirmo varbūt gluži negaidīsim. Tas ir to tu neizvēlies. To mēs neizvēlamies, bet mācīt sajust, kurā brīdī ir tas brīdis, kad varbūt mani kāds cits apturēs. Namei, es gribu tev jautāt par autentiskumu, jo tavā profesijā tajā, ko tu dari, kā tev liekas, cik lielu lomu spēlē tas, ka tu esi autentisks, vai tomēr tev ir jāiekļaus un jāmēģina sekot trendiem, jāmēģina sekot tam, kā dara pasaulē, iespējams šeit veiksmīgāki mūziķi, piemēram, vai tu vairāk sekot tam savai sirdsbalsī un autentiskumam, vai tu skaties un vairāk iedvesmojies no citiem? Es teiktu, ka tieši tā iemesla dēļ man ir šī lieliskā komanda, jo, protams, ir jābūt tam līdzsvaram starp to, ko pasaule vēlas un ko vēlies tu pats. Un man ir kolosāls producents Kaspars Ansons, kurš ir 20 gadus strādājis šajā industrijā. Un, ja man kādreiz ir vēlme dziesmā ielikt kādu noskaņu, kas varbūt nav līdz galam vārdos apraksturojama, bet viņu mēģinu izstāstīt, viņš vienmēr man apstādinās un pateiks, ir teorija, tā ir zinātne. Dziesmu rakstīšana tas nav tikai par kaut kādu neaprakstāmu sajūtu. Tam ir jābūt iekšā, un to nevar izsvērt. To nevar no tā izvairīties. Bet ir jāseko kaut kādai zinātnē. Mūzika arī tā nav tikai. Tas nav hobijs. Un dažreiz man šķiet, ka arī šis uzskats par mūziķiem ir šāds, ka tas ir mūsu hobijs. Tā ir mūsu vienkārši vēlamā nodarbošanās. Mēs jums piedāvāsim koncertu, lai jums palīdzētu. Mēs gribam, lai jūs kaut kur uzstājaties, bet tas ir mūsu darbs. Un ir ļoti, ļoti svarīgi saglabāt to savu kaut ko, ar ko tu atšķiries, apzināt to. Un arī tur ir sava zinātne. Es nezinu, vai es vēl esmu līdz galam to noķēris, bet es vienmēr esmu uzsvērs to, ka ir maz cilvēki, kuri ir bijuši gan sportā, gan mūzikā. Un gribot, negribot, tu veido kaut kādas asociācijas, gribot, negribot, kaut kādā brīdī tu sāc saprast, ka šīs lietas ir ļoti līdzīgas. Man tas bija grūti, bet šī kļūst par daļu no mana stāsta un par kaut ko, kas arī varbūt atšķir Nameju no pārējiem māksliniekiem. Un, arī līdz šim nācās nonākt caur grūtībām. Un īstenībā tikai vienīgi runājot ar jomu speciālistiem, kas arī teica, ka ir jāsako kaut kādam rāmim, ir jābūt šīm zināšanām. Viņas vienmēr ir jāgrib izveidot. Es nezinu, vai es līdz galam atbildēšu šo jautājumu. Balans starp to, ka tu esi pats, bet tomēr tu seko, nav pilnīga anarhija. Tu seko zinātnē, tu seko cilvēkiem, kuri šo jomu neuztver kā tikai hobiju, prieku, bet kā darbu un attiecīgi izmanto savas iegūtās zināšanas, lai arī veidot kaut ko jaunu. Jā, tad tu teiktu, vai ir jābūt drosmīgam, lai būtu sev pašam, vai tas ir diezgan viegli? Tu ikdienā celies un tu ar tādu ļoti lielu pārliecību un saproti, es esmu es pats un es baigi par to tur nedomāju. Ir jābūt ļoti drosmīgam. Man arī X-faktora laikā jau 3 gadus es eju uz terapiju, un X-faktora laikā es arī jūtu to, ka terapija ir tas, kas man katru pirmdienu ir vajadzīgs. Bez tā es nevaru izdzīvot, jo tad, kad tev priekšā ir 10 kameras, 10, 20 dažādi cilvēki, kas katrs no tevis grib dabūt tieši to, ko viņiem vajag, sadarboties ar viņiem, atrast šo zelta vidusceļu, bet tajā pašā laikā saglabāt savu garu, ir ļoti grūti. Un tikai un vienīgi caur grūtu darbu, ar atklātību pret sevi un par sevi, tu vari no šī tikt ārā. Noteikti viennozīmīgi katram cilvēkam ir vismaz vienreiz dzīvē jāiziet uz terapiju.
varbūt tā ir tikai mana pieredze, bet meklēt sevi nav viegli. Tur ir jābūt ļoti lielai drosmei, patiešām lielai drosmei. Būt atklātam arī nav viegli. Arī man sociālajos mēdījos ir bieži vien grūti izstāstīt to, ko es gribu izstāstīt. Arī dziesmu rakstīšanā nevienmēr tu atrodi tos vārdus, kas būtu visdrosmīgākie, jo tas ir ļoti grūts process. Jā, paldies. Man ļoti arī patīk, ko tu sākumā teici, ka ir, katram mūsos iekšā ir tā lieta, kas mūs dara priecīgus. Un kā ir ar jums, vai jūs tam piekrītat, ka katram ir tā sava lieta iekšā, kas dara mani priecīgu un kas ir paredzēts man, lai es to darītu un būtu priecīgs? Tad, jā, jūs mājat ar galvu, ka jā. Poč, jo es nereti runājot arī ar jauniem cilvēkiem skolās, uzdod arī šo jautājumu un saku, ka visiem mūsos iekšā ir tā uguntiņa. Un es prasu, vai jums ir, un bieži viņi saka, ka nē. Un tad es arī saku, tad tas, kas mūs radīja, kā mēs tur radāmies, izvēlējās. Tev ir, tev ne. Ja, tad tā spēja atrast sevi. Gint, vai tev ir viegli vai bija viegli atrast to savu ceļu, jo aktieris, tas ir tā diezgan skaidri. Es esmu aktieris, tad tur bija jājūtam, ka tu to gribi darīt, vai ne? Vai par aktieri vienkārši gāja garām, paaicinājis kastingu un kļuva par aktieri, vai tur diezgan tāda spēcīga sajūta par to, kas tu esi un to, ko tu gribi darīt? Interesants gadījums. Man ir tad Latvijā, man liekas, nezināju par to vēl 90. gados, tas UDS, tas ir uzmanības deficīta sindroms. Es domāju, ka tie bērni ir slimi, jo viņi ir hiperaktīvi un viņiem pietrūkst uzmanību, viņi vienkārši nav kontrolējami. Es atradu vienkārši vislabāko veidu, kur to likt. Tu savā profesijā pabaroju to savu UDS, un tad es varu būt normāls atlikušo laiku. Nu? Tā ir tava terapija. Jā, man mamma ir psihoterapeite. Līdz ar to man ir bezmaksas seanses jebkurā laikā. Kolosāli. Anastasija, es gribu arī tev jautāt, tev ir ļoti spēcīga līderība. Tu esi spēcīgs līderis tajā, ko tu dari, tajā, kādu tu esi. Vispār satiekot tevi uzreiz, tu redzi, tu esi saticis līderi. Vai tev vienmēr ir viegli tādai būt, vai tu arī ļauj sev kādreiz būt vājai? Un ko tev nozīmē būt vājai? Paldies par komplimentu. Man prieks dzirdēt, ka es vismaz lieku no māla, ka es esmu līdere. Man šķiet, ka, protams, es esmu stipra, un es vienmēr pieradusi, ka man visur ir jābūt stiprai, man jābūt stiprai laukumā, jo, ja es būšu vāja, tad mani uzvarēs. Man jābūt stiprai parastajā dzīvē, lai uzdrošināties pat runāt šeit, piemēram. Un man varbūt ir tā otrādi tā problēma, ka man dažreiz gribat būt tai vājai, un es nezinu, kad es varu tā būt. Tikai mājās, varbūt ar savu vīru un viss. Un, tā līderība man laikam ir no pašas bērnības, jo atceroties sevi jauniešu gados, es pat tagad varu iedomāties, kur tā mazā meitene dabūja tādu drosmi un iniciatīvu un gribu uzdrošināties. Jā, paldies, ka tu arī padalies, ka tu esi vājš. Es domāju, ka tu varbūt teiksi, nē, man tāda problēma nav. Es vienmēr eju ar medaļu kaklā. Vai tev ir labs veids, kā dabūt pārliecību? Tu no rīta vari uzlikt savu zelta medaļu un uzreiz, ne? Nē, bet kā es jau teicu, es esmu parasts cilvēks, un man arī ir tādi brīži, kad es nejūtos pārliecināta par tiem pašiem sociālajiem tīkliem. Dažreiz šķiet, ka gribas kaut ko pateikt, un tad ir tā kā bail, vai citi cilvēki mani sapratīs un kā es izskatīšos. Jo es domāju, ka katrs savās domās sastopas ar šo. Un tad vienkārši ir jāveido tā iekšējā saruna ar mani, vai tiešām es gribu ar to dalīties un ko es gribu ar to panākt, vai tomēr es gribu paklusēt varbūt kaut kādā brīdī. Beāta, kā ar tevi ir? Tev arī ļoti liels autentiskums, tas, ko tu dari, to esi tāds kārtīgs karognesējs un spēj to darīt. Man ir jāpiemina kā sieviešu dzimumu pārstāvēja, kurā iespējams, ka tu saņem vairāk tos norādījumus par to, ka varbūt vajadzētu gluži zeķi sadīt, nevis iet pa priekšu, kā bārvedis. Kā tu saņem to drosmu un to autentismu? Tu teici tie paldies un tie kaut kādi restarti, bet vai tevī ir tāda ļoti liela saņemšanās iet un darīt, vai tomēr no kaut kurienes pakausī ir skaidra pārliecība, tas, ko es daru, man tas ir jādara, tāda formulā nebaidīties darīt? Ir grūti to ielikt formulā. Man liekas, katram no mums ir lietas, jautājumi, es nezinu, kaut kādas politiskās pārliecības, par ko mēs esam gatavi stāvēt un krist, lai kas tas būtu mūsu dzīvē, nezinu, hobiju līmenī, jeb kādā citā. Un man ir ļoti paveicies atrast to savējo, un vienkārši šeit arī varbūt daļai tā ir kaut kāda notikuma sakritība. Tā kā
man ir dažādas intereses par dažādām tēmām, bet, piemēram, tā pati Stambulas konvencija, kuru mēs glābām kaislīgi pagājušā gada beigās un kuru es palīdzēju un piedalījos ratifikācijā 23. gadā, es par to dokumentu savu maģistra darbu pat rakstīju 21. gadā. Tā kā tas neradās no zila gaisa, man tiešām tas ļoti no visas sirds rūp. Man rūp sieviešu drošība, man rūp ģimeņu drošība mūsu valstī. Es gribu, lai mēs dzīvojam valstī, kur ir apmierinātāki, labklājīgāki, priecīgāki cilvēki nekā tas ir tagad. Un nav grūti būt par karognesēju kaut kam, kas tev ļoti, ļoti rūp. Un, protams, ka tas prasa drosmi un tas prasa saņemšanos, bet tas kaut kā tik viss organiski sanāca. Un arī ar visu to, ka pagājušajā gadā, man liekas, liela daļa no tā arī bija tas, kas notiek bieži vien aiz tām aizslēgtajām durvīm, tajās Saeimas komisiju sēdēs un visur citur, cilvēki to neredz. Viņi neredz, kāds politikā valda cinisms, cik ļoti lielai daļai politiķi ir pilnīgi pie kājas par to, ko viņi lemj, kā tas ietekmēs valsti, kā tas ietekmēs valsts reputāciju. Viņi to dara priekš sevis. Un man liekas, ka to parādīt un caur to, ka man sanāca to rādīt, man liekas, arī radās tā pārliecība cilvēkiem, ka kaut kas nav kārtībā, mums ir jāatcerās kājās un jāiet cīnīties. Tā kā vai ir tāda drosmes formula, es nezinu, tā kā noteikti ir jāmāk atslēgties arī no tā, lai sevī savāktu kaut kādus spēkus, lai varētu piecelties, iet tālāk un turpināt dienu un turpināt darbu. Bet vienkārši mīlēt to, ko tu dari un par ko tu iestājies un saprast arī, ka ja ne tu, tad neviens cits to nedarīs bieži vien, un tā ir jāuztver absolūti viss. Jo, piemēram, jautājumos saistītos ar politiku, politika vispār Latvijā ir ļoti stigmatizēta. Būšana partijas biedram ir stigmatizēta, būšana, nevalstisko organizāciju biedram arī ir tāds. Cilvēki vienkārši to īsti nedara, jo mums gribas domāt, ka es jau būšu tālāk, apmēram es nevienu nebakstīšu un neko nedarīšu, un tad man arī neviens neaiztiks. Bet šī ir tā joma, kur tas tā nestrādā, jo, ja tu neinteresēsies par politiku, politika interesēsies par tevi. Un tāpēc es vienmēr ļoti no visas sirds aicinu stājieties partijās kā biedri, atbalstat nevalstisko sektoru, pilsonisko sabiedrību, stiprina tos cilvēkus, kas dara, jo viņiem ir grūti, un tas nav viegls darbs, kurā būt, jo tev visu laiku visi met dubļus virsū. Un galvenais, ejiet balsot. Tas ir vispār, ja man ir galvenā ziņa, ko es gribu līdz visurienei, pa visiem logiem kliegt, šogad ir vēlēšanas, mums ir iespēja oktobrī tiešām panākt to, ka mēs neatrodamies tādā situācijā, kādā mēs atradāmies pagājušā gada beigās, kur tā bija burtiski konstitucionālā krīze gandrīz. Un tas viss ir jūsu rokās. Ikvienu no jums ejiet, izmantojiet savas balsstiesības. Tas ir drosmīgākais solis, ko katrs no jums var spērt. Jā. Kā tev teiktu, jūs arī visi minēt sociālos tīklus un iespējams to vēlmi iekļauties, jo tas, ko tu es tieši vai teikt, gandrīz visi, izņemot Gintu. Tomēr tie sociālai tīkli, tā ir platforma, vai ne? Tā ir platforma, vieta, kurā tu vari nogrimt, vieta, kurā tu vari pazust, bet vieta, kurā tu vari pacelt sev balsi, kurā tu vari iedvesmot arī es kā fitness treneris. Eju tur ne tikai tāpēc, lai paskatītos, kuram tad patika mans jaunais sporta tērps, bet es eju tur, jo es zinu un es dzirdu, ko cilvēki man saka, raksta ziņas, ka es šorīt aizvilkos ārā kaut vai pastaigāt, tāpēc, ka tu ieliki, ka tu esi ārā. Ja? Tāpēc ir dažādas tās versijas par to, ko mums nozīmē sociālajie tīkli, ko iespējams tā ir salīdzināšanās. Tomēr, kāda ir šī spēja, kā rast to spēju nevis iekļauties, bet izcelties, lai iedvesmotu? Kā ir, piemēram, kā tu izmanto sociālos tīklus un kā tu vispār tos vērtē vairāk kā vietu, kur nogrimt un pazust, tomēr vai vietu, kur mēs varam pacelt un būt kopā? Man liekas, sociālajā tīklā tagad jebkuram no mums ir vienkārši iespēja būt kā es esmu balss un mani var sadzirdēt, jo agrāk, kas bija avīzes un žurnāli un pamēģina tur, lai par tevi uzraksta. Un tagad katram no mums ir savs konts un ieliekat tur kaut ko par kaut kādu... Izņemot Gintu. Gandrīz vai labi. Kad mēs liekam kaut kādus postus, mums katram ir iespēja paust savu nostāju vai pastāstīt kaut ko un atrast cilvēkus, kuri piekritīs. Un noteikti būs tādi, kuri nepiekritīs, bet jūs varat atrast arī cilvēkus, kuri domās līdzās ar jums kopā. Un man kā sportistei, man
īstenībā nevajag, lai par mani tur raksta mēdīji. Es visu varu pateikt caur saviem sociālajiem tīkliem. Es varu iedvesmot jaunos un pieaugušos sportistus un vispār cilvēkus no visas pasaules. Un tas man ir lielisks rīks, ko es varu izmantot. Kā ar tevi, Namei? Ko nozīmē tev platforma sociālie tīkli? Cik tu to bieži izmanto? Vai ir jābūt drosmīgam, lai tur aiziet? Un kā vispār ir tā sabiedrība mums šeit Latvijā? Vai tu saņem vairāk atbalstu, klusumu, vai tomēr to pelšanu, kā iespējams Beāta varēs padalīties? Beāta, kā tur iet? Man liekas, ka arī tur, protams, ir jābūt drosmīgam. Varbūt tā ir arī mana kļūda. Dažreiz es neesmu pārlieku drosmīgs sociālajos tīklos. Ir tēmas katrā sabiedrībā, par kurām varbūt nevajag iniciēt diskusiju, bet šķiet, ka tomēr arī mani kolēģi ir mani pārliecinājuši, ka dažreiz tas, kad tu runā, ir tieši tas, kas kādam varbūt atstāja to iespēju. Varbūt arī šī diskusija man ir tāds testa brauciens, tomēr pastāstīt mazliet vairāk, kā es pastāstu sociālos tīklos. Sociālos tīklos vienmēr viss ir jauki, skaisti un brīnišķīgi, bet galvenais ir testēt. Un, ja ir kaut kas, ko gribās pateikt un nevar saprast, vajag pateikt. Labi, to mēs noteikti atzīmējam. Beāta, kā ir tavos sociālajos tīklos? Cik tur ir vairāk skaisti un brīnišķīgi? Atkarībā kurā sociālajā tīklā. Es sociālos tīklos esmu aktīva no 15 gadu vecuma. Es biju pirmā YouTuber Latvijā kādreiz senos laikos un arī to darīju līdz kaut kādam 23 gadu vecumam apmēram. Tāpēc tā nav man sveša vide, bet kad tu esi tā kā, es nezinu, influenceris un tev ir 23 un tu to dari paralēli studijām un paralēli skolai un paralēli tā kā visam citam un tas ir pa pilnīgi citām tēmām, vienmēr ir tikai viļņi ar tā kā atbalstu un viss ir tik forši un skaisti, jo tu runā par neproblemātiskām tēmām. Manā gadījumā tās bija neproblemātiskas tēmas, pirms es tā kā izmantojot tiešām savu izglītību, visu citu sāku iesaistīties politiskos procesos, jo tad tu sāc palikt neērts. Un tad, kur tas ir? Tāpēc, ka vienmēr kādam tā viedokļa un pozīcijas un tas, par ko tu stāvi, patiks un kādam ļoti nepatiks. Un ar to ir jārēķinās, un tas ir tas demokrātijas skaistums. Problēma mūsdienās ir ar to, ka ir tāpat kā mēs redzam, ka parlamentā debašu kultūra ir, manuprāt, zem kādiem standartiem ar to, ka vienkārši ir personīgi pārmetumi un nav vispār nekādas cieņas viena pret otru. Un tas ir globāls fenomens, tas nav tikai šeit. Tad sociālos tīklos, īpaši Latvijā ar to, ka mums, manuprāt, ir izteikti bieži vien noslēgti cilvēki, ir ļoti liela neapmierinātība un nav, es nezinu, tā kaut kāda apziņa par to, ka tas, ko tu raksti sociālos tīklos, arī kaut ko nozīmē, un tā nav tikai tukša vieta, un kāds arī to lasa, un tā arī ir vide un telpa savā ziņā, vienkārši viņi ir digitāli, un cilvēki nesaprot, ka viņiem ir digitāls nospiedums, viņi nesaprot, ka tiem vārdiem ir kaut kāda nozīme, un tad rodas vienkārši tāds aplis ar nesodāmību, tāpēc, ka, es nezinu, tas, ar ko es esmu sociālos tīklos saskārusies pa pēdējo, jau kaut kādu pusgadu, nav tas normāli, un es arī tā kā runājot ar citiem aktīvistiem, ir jābūt kaut kādiem precedentiem, manuprāt, arī ar jautājumiem, kas ir saistīti ar tiesvedībām un policijas darbu, tāpēc, ka daudz no tā pārkāpja jebkādas normas un standarts. Un, piemēram, man bija viens gadījums, kurš man tiešām nobiedēja, kas bija dienā pirms 3. konvencijas protesta. Es pamodos 5 no rīta un bija jābrauc uz televīziju pie ziņas, ka man varētu nošaut no Saeimas jumta tajā dienā. Un man bija tieši pie Saeimā jāvada protests. Tā kā skaidrs, ka tu to izlasi un ir vienkārši tāds, vai nē, nevajag. Un es uzrakstīju iesniegumu policijai un policija uzsāka kriminālu procesu. Un tagad tas nekur tālāk nav virzījies, es neko neesmu dzirdējis, bet tas fakts, ka ir jāsāk rīkoties šādi, tāpēc, ka tas rada uzreiz arī iespējams to cilvēku, gan jau, ka policija to cilvēku izsauc uz nopratināšanu, viņš nākamreiz padomās 2 reizes, viņam par to varbūt nebūs sodāmība, bet tas fakts, ka ir jānes atbildība par saviem vārdiem. Un sociālos tīkli var būt vienlaicīgi brīnišķīgs rīks, manā gadījumā, kā informēt sabiedrību par notiekošo, par politiku, par likumprojektiem, par visu citu, bet tas, ka tur ir tāds naids, un tas naids ir absolūti nekontrolēts un uzbrukumi, un daudz no tā ir boti, daudz no tā ir absolūti apmaksāts, un es uzvilkšu savu foliju cepuri, bet
nebūsim naivi, ja mēs zinām, ka īpaši uz antigender kustība, viss, kas notiek globāli, cik daudz arī mūsu kaimiņu valsts investē šajā līdzekļus. Nebūsim naivi par to, ka viņi arī kaut kādā veidā neiesaistījās sabiedrības šķelšanā pagājušā gada beigās. Noteikti iesaistījās. Un sita viņi pa nevalstisko sektoru, sita pa aktīvajiem cilvēkiem, pa sievietēm, pa visiem, kas centās un uzdrīkstējās kaut ko teikt. Tā kā tas viss ir tāds globāls process, un mums ir jācenšas būt izturīgiem pret to. Jā, un tāpat tu rodi drosmi iziet no mājām un turpināt. Un kā jums liekas, sāksim ar tevi, Beāta, vai ir vieglāk sākt vai tomēr turpināt? Nepārfrāzēsim, vai ir grūtāk sākt vai grūtāk ir turpināt kaut ko darīt? Manuprāt, turpināt ir grūtāk, tāpēc, ka ir tas iekšējais resurss kaut kāds jānotur, lai to arī spētu ilgtermiņā to darīt, nevis izdegt un pazust, bet turpināt. Un šobrīd arī ir tas, ka, piemēram, tagad, kad mēs savācām tādu aktīvu sabiedrības grupu un daļu uz rudeni, un bija sajūta, ka tiešām paudzēs cilvēki piecēlās un nāca kopā un ar ģimenēm, un mēs savācām 70,000 parakstus Mana balss iniciatīvai. Tas bija tik kaut kas milzīgs, bet ir svarīgi spēt šo arī noturēt, to sajūtu un to atbildības sajūtu par savu valsti, arī šo cilvēku vidu un vairot viņu plašāk uz ilgāku laiku. Un, kā jūs minējāt, jā, šogad ir vēlēšanas un ir ļoti grūti noturēt to sajūtu un to, lai cilvēki neaizmirst un cilvēki nepalaiž to vējā un lai nav tā īsā atmiņa. Tāpēc, ka, manuprāt, mēs tagad... tas nav, manuprāt, tas ir objektīvi. Mēs dzīvojam šobrīd vidē un pasaulē, kur tā ir politiska taktika, ka mūs vienkārši pārsātina ar krīzēm, ar informāciju, ar kariem, ar visu. Un tas notiek tādā globālā līmenī, ka es nezinu, es no rīta pamostos, izlasu ziņas, un tev vienā brīdī jau pazūd, tu vairs nespēji pat sajust tādu empātiju, kādu tu, nezinu, pirms 5 gadiem būtu vienkārši lielākais šoks par jebko, tagad jau nekas vairs nerada šoku. Un tas ir bīstami, jo tad, kad mēs paliekam, tad, kad mums kā cilvēkiem paliek viena alga un mēs vairs nespējam just līdzi, tad arī izrīkoties var jebkā. Un mēs, mazāk iesim protestēt, mums būs mazāk spēka, enerģijas. Un tas ir kaut kas ļoti grūts, pret ko cīnīties. Tāpēc, ka skatoties globālā kontekstā, lasot ziņas par visu, tev vienkārši sāk likties, ka ko es vēl vispār varu izdarīt. Tā kā, jā, aicinu jūs visus censties turpināt būt modriem un aktīviem, lai cik grūti tas nebūtu. Anastasija, kā tev liekas no sporta perspektīvas, ja mēs pagriežam to globusu uz sporta tēmu, vai ir vieglāk sākt, vai tomēr grūtāk sākt, vai grūtāk turpināt? Man pašai liekas no parasto darbu skatu punkta, ka ir daudz grūtāk sākt, jo ir tādas iekšējās bailes, nepārliecinātība, vispār grūti piecelties un sākt kaut ko darīt. Un tad, kad tu jau sācis, man liekas, tad tev ir kaut kāds ritms, tev ir kaut kādas zināšanas, un pakāpeniski tu kaut ko to vari turpināt darīt. Tāpat ar sportu. Ja tu jau esi iesācis un nopircis abonementu uz džimu, tad tu visticamāk iesi kaut vai vienreiz nedēļā vai 2 reizes nedēļā. Tāpēc, ka tev tas ir jau iesāks, bet nopirkt to abonementu ir daudz grūtāk. Gint, kā tev šķiet, vai ir vieglāk grūtāk sākt vai grūtāk turpināt? Es drīkstu pie iepriekšējās pateikt tēmas arī. Tieši viss, ko jūs dzirdējāt, ir iemesls, kāpēc es tur neesmu. Jā. Es tev gribēju pajautāt to jautājumu, kādēļ tu neesi sociālajos tīklos. Noskatījos, neesmu cik gadu atpakaļ 6 kaut kādu varbūt filmu Social Dilemma, kas man patika ar to, ka viņa nevis man rāja vai aizrāda, ka es tur esmu, bet izskaidro, kā tas notiek, un es pats pieņemu lēmumu būt tur vai ne. Es noskatījos, pieņēmu lēmumu tur nebūt. Protams, tas būtu sapnis, ja mēs varētu izvēlēties visi, kā Beāta saka, saturu, kuram tu vari uzticēties, kuram tu vari sekot, ar kuru nodot informāciju loģisku, nevis kas arī varbūt dzīvē ir vērtīgi redzēt, kā kaķis vizinās uz aerobotu. Citreiz vajag to prātu atslēgt, bet ja tev sāk tas algoritms likties, un tu dari tikai to, un katrs apskatās to savu ekrāna laiku, un tev ir 4,5, 5,5, 6,5 stundas dienā, kuras tu vari izmantot, lai kļūtu par pasaules čempionu, nevis tukšumā. Tas ir tas, kas man visvairāk satrauc. Dezinformācija, jo ja tu nelasi ziņas, tu esi neinformēts, un ja tu lasi ziņas, tad esi dezinformēts, jo nav teikts, ka tas ir uzticams avots.
Un, tāpēc es tur neesmu, un ja kāds kaut ko grib zināt, man var pajautāt, kā man gāja, kur es biju un kur es nopirku šo un to. Un tajā pašā laikā iedvesmot citus, arī izlausties ar to savu iedvesmu starp visu pārējo to putru, kas tur notiek, ir arī ļoti grūti. Pat, ja tu pasaki kaut ko vērtīgu, un pat, ja aiz tevis tāpēc nostāsies daudz un dažādi cilvēki, un tā ir baigā cīņa mūsdienās un milzīga problēma. Un es ceru, ka tas, ka es tur neesmu, ja manas dēļ vēl kāds tur nav, es esmu priecīgs īstenībā par to. Un es esmu absolūti pret šo visu. Tev ir skatuve, uz kuras izpaust ūdeni. Arī sociālais tīkls Mana balss LV, kur es eju un nobalsoju par šādām iniciatīvām, un tajā pašā laikā kaut kas, kur es nevaru kaut kādas negācijas ne redzēt, ne radīt, ne atbalstīt, ne griezties, vērsties prom no problēmas. Liekas, sargā savu prātu. Ne tikai. Arī savai ģimenei. Viss. Labi, un paldies par to. Tas ir ļoti spēcīgs un ļoti saprātīgs viedoklis, tas, ko tu saki. Kā ir tavā jomā tajā, ko tu dari? Vai tev ir šķiet, ka grūtāk ir sākt kaut ko darīt, tās idejas sākt realizēt, vai ir grūtāk turpināt iesākt to? Drosme ir sākt, bet tas grūtums turpināt bieži vien parādās no tā, ka cilvēki mēģina tev atrunāt. Nedari to, vai tas būs grūti, vai tu esi padomājis par to, un mēģina likt šķēršļus, pirms tu vispār kaut ko esi sācis darīt. Kā tagad, ja esat dzirdējuši sociālajos tīklos un visur citur, ka konkrēts politiķis iebilst par izrādi, kas taps Dailes teātrī, kur pat nav neviens burts uzrakstīts. Viņi jau apgalvo, ka tas būs aģitācija pret šādu konkrētu partiju, un knabi ir uzrakstīts iesniegums, lai viņi vērtē šīs izrādes saturu. Knaps ir atbildējis, ka iespējams skatīsies, uz to rēģēja Latvijas Teātra darbinieku savienība, rakstot iesniegumu kultūras ministrijai, kāds sakars Knabam tagad ar kultūru, vai tagad norādīs, ko drīkst, ko nedrīkst teikt uz skatuves. Vienkārši kaut kāds kosmos par to, kā nav. Šī darba nav. Ir doma uztaisīt izrādi par notikumu pirms 15 gadiem, tātad par vēsturi. Un politiķi veiksmīgi mēģina iegriezt šo aģitāciju sev par labu. Man visvairāk fascinē tas, ka pirmkārt nav uzrakstīts neviens burts, nekas vēl nav radīts. Ir milzīgs haiss, bet te pašā laikā mums jāsaka paldies, jo nevienu izrādi nekad mūžā Dailes teātris nav pārdevis tik veiksmīgi. Ir 7 izrādes jūnijā, kuras izpārdeva pusotras dienas laikā tikai tāpēc, ka viņi uztaisīja kaut kādu kosmosu par to. Jā, redz, kā zelta maliņa katram mākonim. Kā jūs teiktu, kas būs viena prasme, kas būs svarīgākā nākamajos 10 gados? Mums ir 4 minūtes, kā reize minūte katram no jums namēji. Saki, lūdzu, no savas perspektīvas, tā viena prasme, kas būs svarīgākajā cilvēkiem 10 gadu ilgs laiks, paņemsim mazāk, nākamajos 3 gados. Kā tev šķiet? Mākslīgais intelekts nedrīkst tikt atbildēts. Labi, varam tā vienoties. Nedrīkst tikt atbildēts? Jā, nesaka mākslīgais intelekts. Tas tagad ir tas, ko mēs sakam. Radošums. Tu gribēji teikt mākslīgais intelekts? Es teikšu radošums. Informācija paliek ļoti tāda pliekana. Mēs viens otram sekojam, un tas trends ir svarīgs. Viņš ir svarīgs, bet tā nevar būt tava identitāte. Un, tomēr ir kaut kāds info par to, kā ir jāveido sociālie tīkli, kā viņi nav jāveido, vai jebkura cita lieta, nozara, kurā mēs ieguldamies, bet ir jāveido pašam, ir jādomā, kas tad ir tas, ko es gribu pateikt, kas ir tas, ko es negribu pateikt, kas ir tas, par ko es gribu runāt vai negribu. Un tas ir ļoti grūti. Ir piemēri, kā kādam mūziķim ir jābūt, ir šis darīts, ir lieli mākslinieki veidojušies arī Latvijā, un ir centušies daudz iet arī ārā no tās. Bet katram ir jāiet savs ceļš un jādomā par to, kas tieši esmu es, kāds būs mans ceļš. Jā, paldies tev. Kā Ziedonis teica, tur, Gint, varbūt tu palīdzēsi tik daudz patiesības, var pazust, ja nav savējās. Droši vien. Līdzīgs. Un tad lūdzu paturpini tu, kā tev liekas, kas ir tā viena prasme svarīgākā nākamajos 3 gados? Man ir jānosauc viena, tad droši vien tā ir cieņa. Pret jebkuru, pret cilvēkiem tev tūmā, pret nepazīstamiem cilvēkiem, pret to, kas notiek tev apkārt. Elementāra cieņa vienam pret otru, cienīt vienam otru laiku, spējas un klausīties. Jā, paldies. Tas ir ļoti skaisti un svarīgi, ka tu atgādināji. Beāta. Ļoti saistīta ar to empātija. Mums tik ļoti ikdienā pietrūkst empātijas, spējas iekāpt otru cilvēku kurpēs,
spējas ieklausīties arī tajā pretējā pusē, arī pusē, kurā jūs nepiekrītat. Jo arī tur liela daļa no aizspriedumiem un bailēm viņas nāk no ļoti dziļas, sāpīgas vietas. Un tikai tad, kad tu spēj iejusties un saprast, ka tie cilvēki viņi nav ļauni, viņi arī negrib sliktu ne ģimenē, ne citiem. Viņi vienkārši varbūt labo redz savādāk, un ar viņiem arī var sarunāties un var nonākt pie kopsaucēja. Man šķiet, ja mēs katrs spētu būt empātiskāki pret apkārtējiem, mēs dzīvotu ļoti savādākā pasaulē šobrīd. Paldies tev. Jā, Anastasija. Es teiktu, ka tā ir spēja pielāgoties, tāpēc, ka mūsu pasaule tik ātri mainās, un es pati nespēju izsekot visām ziņām, kas šobrīd ir, un mēs nezinām, kas būs pēc nedēļas, mēneša, gada, kur tad vēl 3. Un mums ir jāmāk ar to, kas mums ir, pielāgoties, ātri mācīties un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi un būt veiksmīgiem. Jā, Mīļš, paldies jums. Tas jūsu kokteils, ko jūs kopā salikāt, man liekas, tā ir tāda kolosāla formula. Mēs jau tā sēžam, aizstāviet savējos, ejiet balsot, klausieties mūziku, ejiet uz terapiju, nāciet uz teātri, atbalstiet sportu un sportojiet. Jā, principā tā ir tāda... Gins uztaisīja tādu īso kopsavilkumu, un neko vairāk tur arī vairāk nevajag piebilst. Paldies jums liels, jūs esat spēcīgi līderi, iedvesmotāji. Lūdzu, turpiniet darīt to, ko jūs darāt, jo pasaule ir viennozīmīgi labāka un skaistāka vieta, tāpēc, ka jūs tajā esat. Paldies arī jums visiem, ka jūs klausījāties. Paldies. Paldies. Un, ja drīkst, es pateikšu vēl vienu lietu. Svētdien ir 8. marts, ir sieviešu diena, un 8. martā notiek ikgadējs sieviešu solidaritātes gājiens, kas sāksies 11:30 pie Brīvības pieminekļa. Un es ikvienu no jums gribu tur redzēt, ņemat līdzi draugus, ģimeni, brāļus, māsas, mammas, tētus, un iesim visi kopā un iestāsimies par līdztiesīgu mūsu valsti. Plāns svētdienai gatavs. Paldies, paldies trešās diskusijas, trešās sesijas dalībniekiem. Ja ne tu, tad kurš? Ja ne tagad, tad kad? Es ceru, ka mēs šeit sadzirdējām katrs pats priekš sevis savai sirdī un prātam tuvāko atbilstošāko atbildi, bet mums ir 2-3 minūtes, lai rastu vēl pāris atbildes, ja kādam ir kāds jautājums. Vai ir vai nav brīvais mikrofons? Tā, tur ir roka pacelta. Nodošu. Sveiki! Šis ir tā kā jautājums visiem. Jūs teicāt par to, ka pie izdegšanas jums ir tā viena lieta, kas jums patīk, viena lieta, kas jūs dara priecīgus visu laiku. Bet ja tā viena lieta ir tas iemesls izdegšanai, ko tad darīt? Kas ir jūsu tas nākamais plāns, nākamais solis, kur jūs ejat, ko jūs darat, tā ka jums tā viena lieta, kas patīk, vairs nedara priecīgus? Ļoti labs jautājums. Ņemot vērā to, cik daudz apkārt tiek skandēts, atrodi to, kas tev patīk, un tev nekad nebūs jāstrādā. Ko darīt šādā situācijā? Man liekas, ir jāmāk arī atpūsties. Darbs ir darbs, un ja tev ir tā viena lieta, kas tev patīk, tas nenozīmē, ka, ja tev viņa nepatīk, tas viss ir uz visu mūžu. Ir jāmāk paņemt kaut kādu pauze, darīt kaut kādas citas lietas, fokusēties uz to labo un mēģināt vēlreiz pēc kaut kāda laika. Es esmu slikts piemērs, jo es esmu atradis to, kas man tiešām patīk, un man nav jāstrādā katru dienu. Tā kā, piedod, bet es nezinu, kļūsti par arhitektu. Es teiktu, es esmu jauns cilvēks, es piebildīšu, ka dažreiz vajag vienkārši patusēt, dažreiz vajag neaiziet pilnīgi uz nevienu ieplānoto plānu tajā dienā, kas bija paredzēts. Tas ļoti atkarīgs no cilvēka, bet ir arī jāpieiet katrai tai lietai, kas patīk. Savā veidā kā darbam ir konkrēts grafiks, kurā tu strādā un kurā tu beidz strādāt. Man ar to ir grūtības. Es ticu, ka es izdegšu visticamāk tuvāko mēnešu laikā, bet tajā brīdī es varbūt tā nevar teikt, neaiziešu uz kādu lekciju. Varbūt vienkārši ir jāvelta tas laiks sev, un dažreiz ir jānotic tam, kad es esmu svarīgāks, mana labsajūta ir svarīgāka kā tās lietas, kas arī, protams, ir svarīgas, izglītība un sports un veselība. Tas viss ir svarīgi, bet dažreiz vienkārši vajag paņemt totālu pauzi no pilnīgi visu. Man liekas, ir svarīgi mazmīlīgi hobiji, kas ir ārpus darba.
Es nezinu, es eju uz boulderingu, kas ir kliņšu kāpšana, kas ir viss, kas eksistē. Tu siena ar krāsainām plasmasiņām, un tu vienkārši pa viņu kāp, un tu nedomā par absolūti neko citu, un nekas cits nav svarīgi. Vai es gameoju, man patīk gameot. Tā kā tas arī ir jāatrod pilnīgi vienalga kādas absolūti nenopietnas lietas, ar ko var novērst savu prātu, un man liekas, ka tas ļoti palīdz. Ja ir budžets, atļauj, var arī nopirkt fikusu. Man uzdāvināja vokālā pedagoģe tieši ar šādu nolūku, ka tad, kad visa paliek pa daudz, tu vari pievērsties tam kociņam un audzēt viņu. Man šķiet, ka tā ir kolosāla nodarbe. Es esmu baigi aizrāvies ar to pēdējā mēneša laikā. Ja budžets atļauj, tas ir daudz lētāk nekā boulderings. Burvīgs ķirsīts man šķiet šai sesijai. Paldies jums vēlreiz par dalību tajā. Paldies visiem klātesošajiem, ka bijāt kopā ar mums. Bijāt Jonīta Gins, Anžāns, Anastasija Samoilova, Namejs un moderātori Madara Meijera. Paldies liels jums. Tik tiešām. Ja vēl kādam varbūt ir kāds personīgais jautājums, tad droši var vēl mēģināt paspēt noķert runātājus aiz rokas, uzdot to, bet mēs virzamies uz priekšu.